Kamēr cietumā ēd, tikmēr nosacīt citā cietumā cilvēku dzied. Runa ir par Zookartes akadēmiju, kur var sastapt veselu virkni interesantu dzīvnieku. Piemēram, Lieniju Zostiņu, Eviju Slieku, spāņu mušu Annu Gribās. Un pavisam nesen pievienojās arī ērglis, Andris Ērglis. Kā viņam sokas Zookartes akadēmijā, par to nākamajā video. Apple dog, apple dog, apple dog. Nu, vispār tu var dziedāt arī mazliet zemāk. Zemāk, zemāk. Mēģināšu. Saproti? Apple dog, apple dog, apple dog, apple dog. Pamēģini tagad tik tīzli, cik vien vari. Apple dog, apple dog, apple dog, Tīzluma kaungals, ne? apple dog, apple Apple dog. dog. Apple dog. Jā, un tagad atkal kā sieviete. Apple dog, apple dog, apple dog. Tas vienkārši ērglis. Andris Ērglis, respekt. Andris Ērglis, respekt. Andris Ērglis, respekt. Andris Ērglis, respekt. Nu jā, interesanti būtu, ja Andris Ērglis būtu, piemēram, Māris Ērglis. Nu, tad saīsinājumā viņa vārdu varētu rakstīt M. Ērglis. Mērglis. Nu, kas tur kopā sanāk, spriediet paši.